Kļavas milti, kārklu milti, apses milti – tā ir tikai daļa no dabas veltēm, par kurām visdrīzāk daudzi no jums, arī es līdz šim, pat nenojauta. Daba mums visu nodrošina, tikai jāprot to izmantot. Pārliecināts Ritvars Točs. Koka cepumi ir viņa aizraušanās, un recepti gatavs iemācīt arī ziņnešiem. Ķeramies klāt. Vispirms, protams, jāiegūst milti. Kilogramam būs nepieciešama aptuveni 30 šāda garuma zari. Šitādā virzienā, ja? Un šitā sarīvē, ne tad kā nodrāš. Tad mizu liek kaltēt. Siltumā pa nakti viņa izkaltīs, būs sausa jau, ja? Šitā ir kļavas miziņa, ja? No šitiem cepsim šodien cepumus. Sakaltētā miza jāsaberž un jāsamaļ. Mūsdienu cilvēki to taču neizmanto. Sanāk, ka mēs esam aizmirsuši. Viss jau dainās aprakstīts, sen viss ir pilnībā, ja? Un dainās ir par jebkuru koku aprakstīts, kā taisīja visādus našķus, ja? Cepumus taisīja, maizīti cepa, sanāk graudu kā tādu nebija, ja? Ne kviešu, ne rudzu, tādu nebija vispār, ja? Un izdzīvoja cilvēki, ja? Ir jācenšas visu atjaunot, tāpat parādīt, lai cilvēks izdzīvot uz nākotni, ja? Teiksim tā, ja pienāks augstie periodi, tiešām nevar graudus izaudzēt, ja? Kas tevi pabaros? Kārklis tas pats pabaros tevi, ja? Pēc tam iegūtie milti rūpīgi jāizsijā. Visiem kokiem ir vilniņa tāda šķiedra, ja? Un paliek pāri tāds kā vatīte, tāda kā pūkas, ja? To var tējām pat izmantot arī vārīšanai, ja grib pēc tam. Tad nav tā, ka... Nē, nekas zudumā neiet. Atcerieties to, ka ziemas laikā vissaldākā miziņa ir, vissaldākā. Ja? Ziemā tieši? Jā, tieši ziemā. Tagad līdz lapām, kamēr, ja? Kā aizies lapās, ja, tā sula, pazūd un mazāk ir tā miziņas. Starp citu, koka miltus varot uzglabāt pat gadiem ilgi. Kas nenotiks, ja? Pat šie cepumiņi... Nevar kaut kas ieparināt? Nevar nekad, nevar, nē. Tur nav nekā kaitīga. Un sanāk tā, ka cepumi var stāvēt, jo ilgāk cepums stāv, jo garšīgāks. Jā, gadiem ilgi var turēt cepumiņu. Milti ir jāsāk gatavot mīkla. Vispirms nedaudz pieliejam ūdeni. Teiksim tā. Iejaucam un izspaidam nedaudz. Katram cepumam, kokam, ja, teiksim, miltiem ir sava enerģiskā vērtība, ja. Jo kalorija diezgan padaudz ir, ja, un tas dzīvībai tas tieši der, ja. Visi vitamīni klāt ir, ja. Un daudz to vielu vērtīgo, kas ir miziņā, ko koks satur, ja. Un tas ir vajadzīgs asinīm, ja, lai neslimotu. Tad pievieno sakultu olu. Taču senākos laikos olas vietā esot izmantota vilku vāles sakne. Ja būtu vasara, arī mēs tā darītu. Brūno notīra nost to miziņu, jā. Viņa ir jābūt balta būs tāda, jā. Tagad viņa pa ziemu izstāvēs vienkārši. Un tad vienkārši caur gaļas mašīnu samaļ tā kā šampūnu, jā. Iznāk tā kā želejs, jā, pilnīgi tā kā ola. Tā kā sapatota. Tas tagad vegāniem būtu ļoti vegāniem, jā, protams, tas būtu vislabākais, kas var der, jā. Jo no vilku vāles var ēst pilnīgi tā kā, gaļas ēdienu, pilnīgi tā kā gaļa būtu ēst rokā, karbonādi, jā. Pašās beigās pievieno izkausētu kripatiņu sviestu un ēdamkaroti medus saldumam. Masu liek leduskapī uz pusstundu atpūsties. Tās aiznešas noliks leduskapī tad. Pēc tam radošākais process – cepumu veidošana. Ķēpīgi, es jums teikšu. Jāpierod vienkārši tā ir. Cepumi jāliek krāsnī uz 200 grādiem apmēram pusstundu. Tikmēr mums vārās zīļu kafija. Tad ķeramies klāt aizraujošākajam procesam – cepumu degustēšanai. Man vislabāk garšo kārkls. Šitais ir salds, jā. Vādu mūžam neredzēs, jā, un no kārkla aiziet dabūja cik tu cept, pat kārtai no kūku var cept, jā. Ritvars nebeidz pārsteigt. Viņš sagatavojas arī tās augtos riekstiņus, par pildījumu izmantojot zīļu pudiņu. Jā, tas ir labs. Ja tā godīgi, tad par visiem cepumiem, protams, nebiju tik sajūsmināta, taču katrā ziņā garšu kārpiņām tā bija interesanta pieredze. Ar kafiju kopā ļoti labi sadara. Var droši, kur cenāt. Ramona Zariņa, Mārtiņš Jākapsons, 360 TV ziņneši.